Labdien! Man sauc Viesturs Rudzītis un es esmu psihoterapeits. Man, sekojot līdzi arī visādām aktualitātēm sabiedrībā, šodien gribējās parunāt dziļāk par dzimumu atšķirību jautājumiem. Šie jautājumi mums izvirzās, piemēram, caur tiem izaicinājumiem, ka pēkšņi parādās milzīgi daudz piedāvājumu un arī vēlmes kļūt par transpersonām un tam līdzīgi. Un tad daži ļoti sašūt par to, ārprāts, citi saka, tās jau ir cilvēku tiesības, galu galā identificēties vai neidentificēties ar dzimumu. Un līdz pat tam, kad dzimums ir sociāla konstrukcija, un es taču pats varu izvēlēties, tur es esmu sieviete vai vīrietis, un es varu justies kā sieviete, vai ar vārdu sakot, šitāds bardaks, ja, kurā cilvēkam, kuriem nav tāda varbūt bioloģiska izglītība vai teiksim, tāda īpaša sagatavotība treniņš, cilvēki var pazaudēt orientīru. Sevišķi jau jauni cilvēki, sevišķi jau pusauģi, kur ir visās tajās ārkārtīgi sensitīvajās vētrās, ja, ka var iemest tās vētras vienā pusē, otrā pusē, nezinu kur, izmest uz klintīm. Tad es strādāju kā psihoterapeits 30 gadus un apmēram 30 gadus kā ārsts, 40 gadus. Un man ir izveidojusies kaut kādi modeļi, uz kuriem es balstos, lai orientētos šajos jautājumus. Es gribu arī par tiem modeļiem vairāk pastāstīt, cerībā, ka jums tas varētu noderēt. Tad es uztveru mūsu pasauli tajā, kurā mēs dzīvojam, kā tādu salu vai kaut kādu tādu planētu, tādā lielākā telpā, kurā mēs nokļūstam pēc tam, kad nomirstam un pirms tam, kad piedzimstam. Mēs šajā pasaulē esam uz laiku, un mēs tajā esam kā dvēseles, kurām ir vajadzīgs ķermenis, kuram piesaistīties. Jo kā dvēseles, kā virtuāli faili, mēs šeit dzīvot nevaram, mums vajag materiālu pamatu. Tad, lūk, cauri šai te mūsu pasaulē, planētai, no dzimšanas līdz nāvei, mūs pavada sievišķība, tas, kas ir sieviete. Visas sievietes programmas. Tad mēs dzimstam sievietē, pilnīgi visi cilvēki ir dzimuši sievietēm, un tad caur sievietes dzemdi iekļūstam šajā pasaulē. Šajā dzemdē mēs arī iegūstam materiālo ķermeni, kurā mums būs jānodzīvo visu mūžu šīs pasaules. Bet tad, kad mēs piedzimstam, tad tas sievišķības pavadība nebeidzās. Mēs nokļūstam mātes rokās, mātei pie krūts. Viņa mūs iemāca galvenos likumus, kādi valda šajā pasaulē. Viņa mūs iemāca drošības sajūtu, viņa mūs iemāca pārvarēt zaudējumus, viņa mūs iemāca pamatlietas, par kurām viņa priecājās un par kurām viņa dusmojās. Tātad pamatlietas, kas ir labi un kas ir slikti. Pēc tam mātes attieksme diferencē tātad šo te apmācību bērnam, kas ir labi un slikti.
pavadot arvien vairāk laika kopā ar māti, bērns arvien precīzāk saprot spēles noteikumus, kāda viņam būs jāspēlē dzīvojot šajā pasaulē. Tad tajā, ko es tikko izstāstīju, ir tikai māte, sieviete. Bet šeit ir svarīgi neskatīties uz to, uz šo te sievieti vai sievišķību kā uz kaut ko individuālu, kā uz personisko māti, bet kā uz kolektīvo māti. Respektīvi, mums kā sabiedrībai ir kolektīva pieredze ar savām mātēm, un tas rada dievietes arhetipu. Tas rada attieksmi pret sievieti, kur mēs redzam no zīdaiņa pozīcijas, no bērna pozīcijas. Un ar šīs pozīcijas sieviete, māte izskatās visvarena. Tāpēc viņa ir dieviete. Un svarīgi ir uzsvērt, ka šo skatījumu no zīdaiņa pozīcijas mēs saglabājam visu mūžu. Tāpēc mēs pret sievietēm, gan sievietes, gan vīrieši, izturamies ne tikai kā pieauguši cilvēki, ar pieauguši cilvēku skatījumu, kas, saka tā, sievietes ir mazāks un trauslāks par vīriešiem. Bet arī ar zīdaiņu skatījumu, kas saka, es nezinu, kas ir vīrieši, bet sievietes ir lielas un visvarenas. Ja mēs ņemam vērā, ka mums ir šādi skatījumi uz sievietēm, divi atšķirīgi, tad mēs saprotam, kāpēc ir tik daudz baiļu no sievietēm, kāpēc ir tāda izkalpošana sievietēm, kāpēc ir tāds dusmas uz sievietēm. Ja, tas viss nav saistīts ar konkrēto sievieti, bet ar sievietēm, ar dievieti vispār. Šeit mēs runājam par sievišķību kā dzimšanu, par sievišķību, kas mūs ievada šajā pasaulē. Bet sievišķība mūs arī izvada no šīs pasaules. Un par to ir dažādi arhetipiski priekšstati. Piemēram, Michelangelo Pieta, kas ir Pētera Pavela katedrālē Vatikānā. Ja, ir šī pasaules slavenā skulptūra, kur Marija tur uz ceļiem mirušo Jēzu. Māte dabūjusi atpakaļ dēlu. Tātad šī skulptūra trāpa kaut kur dziļi sirdī. Tātad tā pauž kaut kādu dziļu patiesību. Tad māte dēlu ne tikai piedzemdē, bet viņa arī pavada nāvē. Mēs varam ņemt arī kaut ko pazīstamāku. Piemēram, Jaņa Rozentāla gleznu, kas laikam tā arī saucās Nāve. Ja, kur ir māte ar meitiņu tādu ļoti bālu, redzēt, ka viņa izskatās tā kā nāvē parādā. Un aiz muguras ir tāda sievietes figūra, kas ir tā kā nāve. Šī nāve ir atnākusi pēc tās meitiņas. Ja, tad arī Jaņa Rozentāla fantāzijā nāve ir sieviete, nāvē ir sievietes seja. Un, protams, arī ir arī baltu dievība, ja, giltine, ja, lietuviešu izpratnē. Ja, tad nāve ir izskapti. Latviešu mitoloģijā viņai laikam nav kaut kāda vārda, ja, bet tad priekšstats par sievieti kā par nāvi, kā sievieti ar izskapti, tāds ir ļoti izplatīts. Ja? Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka, redziet, tur, kur sieviete ir dzemdējoša, kur viņa ir ievadoša šajā pasaulē, tur viņa ir pievilcīga. Viņa sauc pie sevis. Viņa aicina, ja, un viņa ir silta. Bet tāpat kā automašīnā vajag gan gāzi, gan bremzes, tā arī attiecībās vajag gan pietuvināšanos, gan attālināšanos. Respektīvi,
bērnam pie mātes vai gan atnāk, gan arī no viņas aiziet. Un šeit ir mātei vajadzīgs tā sauktais šausminošais aspekts. Un tas ir tas, ko sievietes negrib attiecināt uz sevi, saprotam iemeslu dēļ. Man ir patīkami būt pievilcīgai, bet attiecināt uz sevi šausmīgumu ir ļoti grūti. Ja? Bet šausmīgums ir vajadzīgs, lai tavs dēls no tevis aizietu. Ja tu esi tikai pievilcīga, tad dēls nekur nevar aiziet. Viņš ir tā kā skaidīgi pie magnēta. Ja? Bet ja tu esi arī šausmīga, ja, tad tavs dēls no tevis bēg un izpilda vīriešu funkciju šajā pasaulē. Māte dzemdē dēlu un atdod viņu citai sievietei, lai tas rūpētos par šos citu sievieti un viņas bērniem. Ja, tad, ja māte nav arī šausmīga, dēls nekur no viņas neaizies un nebūs resurss kādai citai sievietei. Šeit mēs ieraugam svarīgu vīrišķības aspektu tādā kosmiskā skatījumā, kādu tagad es piedāvāju. Vīrietim ir jābūt resursiem, atbalstam tam, lai sieviete varētu tikt galā ar šo te cilvēku pavadīšanu no dzimšanas līdz nāvei. Tātad, un šeit ir nozīme tam, ka mēs esam sociāls būtnes, un mums gribās būt ļoti attīstītiem, mums gribās būt ļoti izglītotiem, mums gribās būt arvien izglītotākiem un izglītotākiem. Ja mēs esam tikai mežoņi, tad ja mums īsti nevajag to, lai kāds vīrietis kā tēvs atbalstītu mūsu mātes. Tā, lai viņi divatā varētu iekārtot dzīvi un dot vislabāko izglītību mums kā viņu bērniem. Ja mēs esam dzīvnieki, mums to nevajag. Vai ja mēs esam primitīvi cilvēki, mums arī to nevajag. Pietiek, ka mēs esam piedzimuši, un tad mēs tur ar kaut kādiem akmens instrumentiem tur mēģinam kaut ko iegūt pārtikai, un tad tur kaut kā tur cīnamies, veidojam kaut kādas attiecības, ja, bet jo vairāk mēs gribam būt attīstīts būtnes, jo vairāk mums ir vajadzīgs sociālais tēvs, kurš rūpējas, kurš ir ģimenē un kurš kopā ar māti divatā izveido vislabāko iespējamo līgstu bērniem. Tā, lai viņi tur varētu iegūt visu, kas nepieciešams šai dzīvē, un dotos tālāk ar visu šo te sakrāto bagāžu. Tad no teiktā secinām svarīgu lietu. Cilvēku atšķirība no dzīvniekiem ir divas galvenās atšķirības. Pirmā ir šis te priekšstats par sievietes dievišķumu, par dievieti, tad vispār spēja izjust sakrālas jūtas. Ja, tad tādas apvienojošas jūtas, nevis, teiksim, tikai tur konkrēts. Šito sievieti sauc Līze, un kāds viņai ir attiecības ar dievieti, es nezinu, es par to vispār nedomāju. Es zinu, ka Līzai 42 gadi, ka viņai 2 bērni un vīrs dzērājs, ja? Tad neko vairāk es nezinu. Bet, ja mēs šādā veidā uz to skatāmies, tad tur nav sakralitātes. Bet ja mēs domājam par šo te pašu Līzi, kad caur viņu tie 2 bērni ir ienākuši pasaulē, un tas vīrs viņai varbūt nepalīdz tik daudz, kā viņš varētu, lai tie bērni iegūtu labāko, kas ir vajadzīgs. Bet
viņa ar laiku kļūst šausmīga, tie bērni no viņas aiziet, un kādreiz viņa nomirs, un tie bērni nomirs. Un tāda ir pasaules kārtība. Tad tā ir tā kārtība, kādu mēs dzīvojam šajā pasaulē. Visticamākais, ka tā nav mūsu vienīgā dzīve, ja, ka tas ir vienkārši daļa no garāka ceļojuma. Bet to mēs laikam nespējam aptvert. Kā es saku tā, ja mums ir 3 veidu atmiņas, viena ir tā atmiņa, kas ir no šodienas līdz agrākajai bērnības notikumam, kur mēs atceramies. Ja otra atmiņa ir tā, kas ir no šīs pirmās atmiņas līdz dzimšanas brīdim, tad ieskatot dzemdības, līdz dzemdības sākuma brīdim, tad šī atmiņa sākās ar ienākšanu šajā pasaulē un beidzās ar to, ka mēs sākam pielietot smadzenes, lai nofiksētu, lai sakrātu to, kas notiek. Un trešā atmiņa ir transcendentāla atmiņa, atmiņa par iepriekšējām dzīvēm. Tad, lūk, izskatās, ka mūsu smadzenes ir spējīgas apstrādāt tikai 2 no šīm 3 atmiņām. To es gribu teikt, ka, ja mēs skatāmies uz to zīdaiņiem, bērns ir tikko piedzimis, ja ar viņu viņš dzīvo kaut kādā savā psihiskā universumā, ja, kaut kādā pasaulē, ko parasti tas tiek uztverts tā, kad ar viņu jau nekas nenotiek. Viņš jau vēl ir tukšs un nepiepildīts. Viņš jau tikai vēl sāk dzīvot. Viss, kas notiks uz priekšu, tas tikai ir viņa dzīve. Man par to ir liels šaubas, ka tas tā ir. Tāpēc, ka ir pierādījumi un ir video liecības par bērniem, kuri 3, 4, 5 gadu vecumā vēl dzīvo iepriekšējās dzīvēs. Viņi uzvedās tā, it kā viņi nebūtu piedzimuši. Respektīvi, kad ir kaut kāda dabas kļūda, kad dzimšana nav notikums, kas atšķir no tās pasaules līdz šai pasaulē. Bet tādas kļūdas notiek ļoti reti. Pārsvarā jau ir tā, ka dzimšana ienes bērnu šajā pasaulē, un tas, kas notiek starp viņu un māti, iemāc viņam noteikumus, kas viņam jāievēro, lai viņš izdzīvot šeit. Tad zīdainis dzīvo daļai tajā pasaulē un daļai šajā zīdaiņa pasaulē, ja? Kādi odi daudz. Bet tad, kad zīdainis paaugās, viņam ir 2, 3, 4 gadi, viņš sāk atcerēties, kas notika vakar, kas notika aizvakar. Un mums katram ir kaut kāda pirmā bērnības atmiņa, kas ir pirmā, ko mēs atceramies, ja? Un ar kuru it kā sākās mūsu apzinātā dzīve. Tad, lūk, pārkāpjot šo slieksni, pirmo atmiņu, mēs zaudējam šo transcendentālo atmiņu, un mēs zaudējam arī informāciju par to, kas notika pirmajā dzīves gadā, piemēram. Ja? Tad mēs skuļojam par šo pasauli, un tajā, ko es tikko izstāstīju, tēva nav, vēl tēva nav, tur ir tikai māte. Tēvs bērnu dzīvē ienāk tikai apzinātajā vecumā, tad, kad viņš sāk atšķirt tēvu no mātes, kad viņš sāk kaut ko, kad viņš sāk kustēties, ka viņam ir iespējas pastaigāt un tam līdzīgi.
Tad tālāk pāriesim pie tā, kāpēc šī teorija, ko es tagad izstāstīju, šis hipotēžu kopums, varbūt tā būtu precīzāk to teikt, ir tik ļoti svarīgs. Tātad mums ir pierasts, ka meitenes un puikas saņem apmēram vienādu izglītību. Viņi iet vienās klasēs, vienās skolās, un te nav nekāda īsta atšķirība. Bet tas nemaz nav tik pašsaprotami, un vēsturiski tas tā nav bijis. Un kas ir iemesls? Redziet, mātes loma, galvenā sievietes loma, ja tā var teikt, ja? Tad tā, kas pavada bērnus šajā pasaulē, viņa ir bioloģiski determinēta. Respektīvi, meitene piedzimst, un viņai tā loma jau ir. Viņai nekas nav jāizgudro. Viņa nezin kādā veidā zina, kā var ieņemt bērnus, kā var piedzemdēt, kā ir jābaro bērni, un kā ar bērniem ir jāpietās, kā ar zīdaiņiem. Meitenēm tādas zināšanas jau ir. Un, ja kaut kas pietrūkst, vai kāda iedrošināt, tad ir mamma, jeb ir māsa, jeb ir draudzene, kas tā kā palīdz, teiksim, uztaustīt sevī tās zināšanas. Varētu teikt tā, ka lielākos dzīves pienākums vai izaicinājums katra sieviete var izturēt bez jebkādas izglītības. Ja, tad savs sievietes darbs viņu var padarīt bez kaut kādām skolām, bez apmācībām. Ko nevar teikt par vīriešiem? Tāpēc, ka šī te sociālā tēvloma, kuru es uzsvēru, un kas ir svarīga, kā cilvēku atšķirība no dzīvniekiem, viņa nav sociāli, bioloģiski determinēta. Viņa ir sociāli konstruēta. Tā ir cilvēku izveidota, tā ir cilvēku apziņas veidota. Līdz ar to pirmkārt viņa ir vājāka kā mātes loma. Tur, kur ir konflikts starp mātu un tēvu, tur tēvs uzvar ļoti reti. Tāpēc, ka tā enerģija, kas ir saistīta ar to lomu, daudz mazākā mātes loma. Bet tēvam ir jāmācās būt par tēvu. Respektīvi, ja tas vīrietis prot tikai paņāķi brosiķi, ja, kā saka, tad ko viņš varēs nopelnīt? Kā viņš varēs atbalstīt savu sievu un savus bērnus? Ja, tad viņam ir jābūt konkurētspējīgam šajā pasaulē, lai viņš savai ģimenei varētu atnest pietiekami daudz resursu, lai tā ģimene būtu dzīvot un attīstīties spējīga. Ja, tad vīrietim ir jāiegūst tāda izglītība, kas dod viņam kompetenci, status sabiedrībā un ienākums. Bet ko nozīmē, ja arī meitenes iet caur šo izglītību? Tas ir ļoti viltīga lieta, jo būtībā šeit sākās sievišķības pazemošana. Faktiski tādā veidā meitenēm tiek teikts, tas nav svarīgi, ka tu esi sieviete, tev jākļūst par vīrieti. Un vēl trakāk, tiek teikts jau diezgan mazām meitenēm, tu nevari paļauties uz vīrieti, tu nevari paļauties to, ka tavs vīrs tev nepametīs. Tātad, vai ka viņš nekritīs karā, tev ir pašai jābūt gatavai būt gan mātei, kas dzemdē un ievad bērnu dzīvē, gan tēvam, kas sagādā resursus. Redziet, tas ir pirmkārt uzkrāmēt uz sievietes pleciem, neiespējami daudz, otrkārt, un tas man šeit vēl svarīgāk, ir pazemot sievišķību. Uztvert to tā, ka dzemdēt un pavadīt bērnus šajā pasaulē ir mazāk svarīgi nekā nopelnīt.
mēs varam saprast, kāpēc tā tas ir radies. Tāpēc, ka ir bijuši kari, jā, sevišķi Latvijā pēdējā gadsimtā 2 pasaules kari bijuši. Jā, tas kaut ko daļai izskaidro, bet ne visu. Citu daļu izskaidro tas, ka šī te bioloģiskā sieviete, viņai ir jādala teikšana ar sociālo tēvu. Viņai jādala vara, viņai jāvienojas, viņa vairs nav vienīgā direktore šajā ģimenē. Un bieži vien sieviete to nespēja izturēt. Un tad viņa saka, nē, man nevajag nekādu vīru, es pati tikšu galā. Ja, sekas, protams, ir tās, kad notiek šķiršanās, un sekas ir tās, ka bērni nedabū tādu kvalitāti, kā viņi varētu dabūt, tādu tramplīnu izaugsmē, kādu viņi varētu dabūt. Un vēl sekas šai te sievišķības pazemināšanai ir pavisam konkrētas. Tas, ko mēs redzam, ka sievietes neuztver kā, un vispār cilvēki neuztver kā goda lietu, bērnu radīšanu. Tad tas, kam būtu jābūt tā kā vislielākai dzīves jēgā, kvintesence, un kāda tā arī sievietei ir, vairs neizsauc tādu, teiksim, atzīšanu, kā tas ir bijis visā vēstures gaitā. Ja, tas nav vairs tā, ka, kā mēs redzam, teiksim, Jevgeņijā un Jēginā, kad Tatjanai 13 gadu un Olgai 12 gadu, un viņas jau gatavojas kāzām. Viņas jau domā par ģimeni. Ja, viņas jau sapņo, kā tas būs vīt savu līgstu. Ja, tad būtībā jau tas jau sākās normāli, tas sākās vēl agrāk, kad meitene paņem pirmo lelli rokās. Tad jau viņa auklē to lelli un ģērbi un pārģērbi, ja? Nu, kas tas ir? Viņa trenējās būt mamma. Un viņai to neviens nemāca. Viņa pati to zina, ka viņai jātrenējās. Šodien meitenes ne tikai 12, 13 gadu vecumā, bet arī 10 gadu vēlāk ir pazaudējušas šo te orientieri gribēt būt mamām, gribēt būt vīt līgstu. Protams, ka to iznīcināt nav iespējams, jo tas ir bioloģiski determinēts, bet to var pavājināt. Liekot meitenēm iet vīriešu ceļu, mācīties vīriešu dzīvi, mācīties vīriešu profesijas. Ja, tad tā meitene, kura spējīga nolikt eksāmenus matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, viņa ir ievadīta vīriešu pasaulē. Ja, ir bišķiņ tāds tests, ja, tās meitenes, kuras noliek šos eksāmenus, viņas kļūst par ārstēm, bet tās, kuras nevar nolikt šos eksāmenus, viņas kļūst par medmāsām. Abas grupas ir sievietes, ja? Bet medmāsām ļoti bieži tās dzemdes ir stiprākas, sievišķība ir jaudīgāka, ja? Viņas ir apkrāpt grūtāk, bet tās, kuras kļūst par ārstēm, tur tās dzemdes ir vājākas, ja? Viņas ir izrādījies, ka viņas ir vieglāk ievilkt vīriešu pasaulē, vīriešu ceļā, vīriešu profesijās. Ja? Tālāk, kas ir Stambulas konvencija? Manuprāt, tas ir mehānisms, kurš ir radīts, lai apklusinātu vīriešus, kuri varētu protestēt pret to, ka sievietes
iesaistās viņa pasaulē ar konkurējušām tiesībām. Tātad mūsdienās par sievietes tiesībām tiek deklarēts tas, ka viņai ir jākļūst par vīrieti. Ja, un ja kāds apšauba, ka sievietei ir jāpaliek, ka sievietei vajadzētu palikt, ja kāds saka, ka sievietei vajadzētu palikt sievietei, nav ko viņai līst vīriešu pasaulē, tad tāds tiek uztverts kā sieviešu tiesību pārkāpējs, ja, un tādu vajadzētu ierobežot ar Stambulas konvencijas un tam līdzīgu mehānismu palīdzību, kā, teiksim, uzbrucēs sieviešu tiesībām. Ja? Tad tas ir ļoti dīvainas tiesības. Ja? Sieviešu tiesības nebūtu sievietēm. Ja? Tad nebūtu arhetipiskām sievietēm, nebūtu dievietēm, nebūtu būtnēm, ar kurām mēs nevaram nesaistīt savus sakrālās sajūtas, tātad savu priekšstatu par sakralitāti. Ja? Tātad, no vienas puses tas nav iespējams. Sievieti nevar neuztvert kā sakrālu objektu. Tas ir neiespējami. Ja? Tāpat kā neiespējami ir neēst, nedzert un neelpot. Ja? Bet ja mūs spiež to nedarīt, tad mēs to noteikti pārkāpsim. Un tad Stambulas konvencija mūs varēs sodīt. Ja? Es nedomāju, teiksim, tādā ļoti burtiskā nozīmē, kā naudas sodiem vai cietumsodiem, bet tātad viņa kaut kādu Damokla zobenu uzkar, ja, kas tā kā liek baidīties. Ja tu saki, ka kad sievietei vajadzētu dzemdēt vairāk kā 1,34 bērnus, ja, ka vajadzētu dzemdēt vismaz 2,1 bērnu, tad no šī pārprasto sieviešu tiesību viedokļa tas ir uzbrukums sievietei. Tu gribi mūs piespiest dzemdēt? Kas mēs esam dzemdējumās mašīnas? Ja? Kādreiz sen atpakaļ zināmai Ivetē Kažokai bija tāds rakstīņš izlīdz, ko viņa ātri izdzēs. Nosaukums bija "Neviens man nepiespiedīs dzemdēt". Ja? Tad, protams, jautājums ir, kurš tad viņu spiež, kāpēc viņai tāds rakstīšs bija jāraksta. Ja? Otrakārt, protams, ka viņa pati jūt to, ka, ja viņa nedzīvo sievietes dzīvi, tad viņa kaut ko pārkāpja. Tad viņa ir ar kaut ko jācīnās. Ja? Un tad viņa arī cīnās, ja? Nosaucot to pa politoloģiju. Redziet, manuprāt, ka šajos jautājumos mēs, protams, atkal nevaram neatgriezties pie kreisliberālās ideoloģijas, kura ieņem pretēju pozīciju tai, kuru es tagad šeit izklāstu, un kas man šķiet dabiska un saskaņot ar lietu dabisko kārtību. Tātad šī liberālā ideoloģija, viņa grib sajaukt dzimumus kopā, viņa grib samazināt dzimstību, viņa grib izjaukt ģimenes, viņa grib samazināt bērnu izglītības kvalitāti, viņa grib pagriezt dzīvi atpakaļ. Nevis uz priekšu, progresa virzienā, attīstības virzienā, bet atpakaļ uz kaut kādu pērtiķu pasauli. No vienas puses var teikt tā, varbūt dzīve tiešām ir tāda sinusīda augšā lejā, ja? Un ka mums tagad ir tas brīdis, ka mēs ejam lejā. Var jābūt, bet redziet, lai tas notiktu, tad tam ir vajadzīgi konkrēti izpildītāji. Un tos izpildītājus mēs redzam.
mūsu Latvijas teiksim, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Un sevišķi jau žurnālistikā, ja mēs redzam šos personāžus, kuras putām uz lūpām cīnās par kreisi liberālu attieksmi pret dzimumiem, pret sievišķību, pret ģimeni. Manuprāt, tas viss ir ar baltiem diegiem šūts, bet, protams, ja cilvēkam nav tāda pieredze šajos jautājumos kā man, kam 30 gadi klienti ar savām dzīvēm ir mācījuši, kā nevajag un kā vajag, kas dod pozitīvus rezultātus ilgtermiņā un kas tādus nedod, tad šādam cilvēkam, protams, viņš apjūk, viņam grūti orientēties. Ja viņam no visiem gludekļiem stāsta to, ka vīrieši ir varmāks un sievietes ir upuri, un kad laulību vajag šķirt, un kad abortus var izdarīt, un kontracepcija ir jāveic, un bērnu daudz nevajag, cilvēki pret tādu masīvu plūsmu ir ļoti grūti noturēties, un cilvēki var teikt nenoturās. Labā ziņa šajā ziņā ir tāda, ka ja propagandai ir tāda ietekme, tad ir iespējama arī kontrpropaganda. Tas nozīmē, ja mēs iedodam Stenzeniekam 10 gadu programmu, kur viņš to apgriezt ar kājām gaisā, attiecīgi finansējumu un visu, ko viņam vajag, vismaz teoretiski iespējams, ka viņš to visu var sakārtot atpakaļ. Ja, kāda propaganda, tāda kontrpropaganda. Acīmredzot, bez tā mēs iztikt nevaram. Ja? No vienas puses, bet no otras puses tas ir iespējams. Jo tas, kas notiek tagad, nekādā gadījumā nav saistīts ar lietu dabisko kārtību. Ja? Tad atgriezt visu pie dabiskās kārtības, tie ir tas ir mūsu uzdevums. Un varbūt ieejot tādā nobeiguma fāzē, nedaudz vēl par dzimstību un par demogrāfiju. Ir tāds demos konferenču cikls, tur bija pēdējā teiksim, reize, pēdējais vakars bija veltīts demogrāfijai, bet tur daudz lietas, kuras man šķiet ārkārtīgi būtisks, viņas nenoskanēja. Un es viņas gribu šeit akcentēt. Tātad, bērniem būtu jādzimst tad, kad viņi pie mums nāk. Respektīvi, mums nebūtu jāiejaucās šajā procesā. Tas būtu jāatstāj tādā Dieva ziņā, šis te process, kā bērni pie mums nāk. Diemžēl zinātne radījusi iespēju iejaukties. Tad cilvēku ziņā ir nonākusi kontracepcija un aborti. Un pateicoties šiem te diviem zinātnes sasniegumiem, cilvēki var izvēlēties, vai tam bērnam piedzimt vai nav, vai nepiedzimt. Redziet, būtu jau ļoti interesanti, ja mēs redzētu abus virzienus. Ja mēs redzētu, ka, piemēram, dažās zemēs, kur ir kontracepcija un aborti iespējami un atļauti, ka dažās zemēs bērni dzimst vairāk kā 2, piemēram, uz vienu sievieti. 3 vai 4. Un dažās zemēs mazāk. Bet dīvainā kārtā mēs redzam, ka visās zemēs, sevišķi Eiropā, šis rādītājs ir zem 2. Krietni zem 2. Latvijā tas tagad noslīdēs uz 1,34. Tas nozīmē, mēs kaut kā strauji nevairojamies. Tas nozīmē, ka šī iespēja, abortu un kontracepcijas iespēja objektīvi mums tuvina nāvei, kā grupas, kā tautas, kā kultūras. Ja? Mēs samazinām savu kultūras nesēju skaitu. Tas ir absolūti objektīvi. Tātad mēs redzam to, ka tiklīdz
ka cilvēks būtībā savā apziņā nav nobriedis līdz Dieva līmenim. Tāpēc viņš nevar Dieva atbildību uzņemties. Jo tiklīdz kā viņš to uzņemās, viņš uzņemās atbildību par dzimstības kontroli. Tā viņš nokļūst nāves pusē. Nevis dzīvības pusē, bet nāves pusē. Ja, tad bērni vairs nedzimst. Un ceļš Latvijā tas ir pilnīgi traģiski. Mēs esam katastrofas priekšā. Ja? Es to skaidrs neminēšu, lai gan viņi ir šokējoši. Kas šeit ir par lietu? Mēs pret bērniem, kas pie mums nāk vai nenāk, neizturamies ar sakrālu nopietnību. Mēs neuztveram viņus kā transcendentāla procesa sastāvdaļu. Mēs uz to skatāmies zootehniski, kā es saku. Ja? Tātad, kā panākt apaugļošanos, kā pārtraukt apaugļošanos, kā panākt apaugļošanos mēģinē, kā tikt pie bērniem ļoti sarežģītos veidos, kā izmantot medicīnas sasniegumus, lai teiksim, bērni dzimtu un bērni nedzimtu. Tā visi zootehnika. Tieši tāpat domā veterināri ārsti attiecībā uz ganāmpulka palielināšanu vai samazināšanu. Bet dzīvnieki nevar būt sakrāls būtnes. Dzīvnieki nedzīvo sakrālā transcendentālā pasaulē, ja? Kur viņi ir dievišķi procesa sastāvdaļa. Tāda procesa sastāvdaļa, kur zinātne nespēja aptvert, kur nu vēl kontrolēt. Lai veterinārs nodarbojas zootehniku, bet ja cilvēki ar to nodarbojās, pielietojot tajā skaitā kontracepciju un abortu, tas, manuprāt, nav pieļaujami. Ja? Un šeit ir klerikāļiem, kristīgai baznīcai taisnība, tikai viņi neprot paskaidrot šo te taisnību par dzīvības neaizskaramību no ieņemšanas brīža. Ja? Viņi nespēja paskaidrot savu domu, teiksim, pievilcīgā, modernam cilvēkam saprotamā veidā. Ja? Manuprāt, arī Agnes Irbe savā grāmatā viņa runā par dzīvības neaizskaramību, par morālu filozofiju, par ētiku. Ja? Man nešķiet, ka tas moderno cilvēku šāda, teiksim, šāda retorika skar. Varbūt es esmu iedomīgs, bet tādā veidā, kā es tagad par to runāju, manuprāt, vajadzētu skart vairāk. Likt cilvēkiem vairāk aizdomāties par to procesu, kurā viņi atrodas. Tālāk, tad, kad mēs runājam par atbalstu dzimstībai, ļoti bieži tiek, teiksim, pielietot kaut kāda neloģiska, neloģiska argumentācija. Piemēram, tiek teikts tā, ja jaunā ģimenē piedzimst bērns, tad tie taču ir izdevumi, un ģimene kļūst nabadzīgāka. Bet paklausieties, ja ģimene nopērk automašīnu, viņi arī kļūst nabadzīgāki. Ja, vai ģimene paņem kredītu, lai būvētu māju, viņi taču arī kļūst nabadzīgāki. Viņi atdod daļu no saviem ienākumiem. Viņi apmaina daļu no saviem ienākumiem pret kaut ko viņu prāta vērtīgāku. Tad, manuprāt, tas ir kaut kas ļoti svarīgs, ja, kad mēs kaut ko upurējam, lai dabūtu kaut ko nozīmīgāku. Mēs teiksim, upurējam mātes algu, lai tiktu pie bērna. Un
mēs uzliekam tad tēvam pienākumu darīt visu, lai viņš varētu kompensēt. Ja? Bet pamatot to tādā veidā, ja, ka bērni nedzimst tāpēc, ka redz jaunās ģimenes nokļūst saimniecisks spiedīgos apstākļos, un ja to apstākļu nebūtu, tad dzimtu vairāk. Tas ir baltiem diegiem šūts, ja. Jo tas teiksim, nepaskaidro to bērnu gribēšanas, ilgošanās pēc bērniem spēku, kas ir gan sievietēm, gan vīriešiem. Ja? Sapņi par bērnu nozīmīgumu, tas par to neko nerunā. Un tas arī pazemo tēvus, sakot, ka, ja dzimst bērns vai bērni, viņi jau noteikti netiks galā saimnieciski. Viņi jau nevarēs sapelnīt gan daudz naudiņas, lai tagad tā māte varētu netraucēt dzīvoties pa māju un dot visu bērniem. Respektīvi, ir jāskatās sakrāli. Un sakrāla domāšana ir nevis, vai jūs gribat bērnus, vai jūs pērkat bērnus par tādu un tādu naudu, savējo un valsts atbalsta naudu. Nē, tā nav sakrāla. Sakrāla pieeja ir, mēs ilgojamies pēc bērna. Ja? Un šīs ilgas meklē piepildījumu. Un šī ilgošanās novada pie tā, ka mēs arī atrodam ceļu, kā nenomirt badā, tad, ja mums dzimst bērni. Ja, tad zootehniska pieeja un sakrāla pieeja. Šeit es varbūt sākšu nobeigt. Man bija kaut kā svarīgi šito visu vilkt kopā, sevišķi ņemot vērā, ka man ir tagad pavasarī man iznāca grāmata, tātad pirmais templis, jeb sievietes ķermeņa simbolika, kas paņemšu viņu. Tā. Jā, tātad man ir šāda grāmata iznākusi, un šajā grāmatā ir detalizētāk izstāstītas tās lietas, kuras, protams, es visas stundas laikā šeit nevaru skart. Ja? Grāmata priekš tam, lai viņu varētu lasīt un pārlasīt un iedziļināties, teiksim, visās niansēs. Bet teiksim, tā kopējā jēga ir pilnīgi skaidra, ka sieviete neizpaužās caur galvu, caur izglītību. Sieviete izpaužās caur ķermeni, caur ķermeņa simboliku, kas rada valodu un kas rada zīmju sistēmu, kas mūs pavada no dzimšanas līdz kapam. Respektīvi, var teikt arī tā, ka sievietes ķermenī ir iekodētas tās zināšanas, kas cilvēkam ir vajadzīgas šo dzīvi dzīvojot. Un tas nosaka to, ka sieviete nekad nebūs vīrietis, vīrietis nekad nebūs sieviete. Un šīs atšķirības ir ķermeniskas, viņas ir simboliskas, un nekādas dzimuma maiņas nav iespējams un nebūs iespējams. Un cilvēki, kas to sludina, ir vienkārši primitīvi. Viņi ir manipulatīvi, viņiem ir acīm redzot politiski ideoloģisks intereses, un viņi ir nāves pusē. Viņi nes ļaunumu. Tāpēc tiem cilvēkiem, kas to redz apmēram tā, kā es to redzu, vajadzīgs ir iedrošināšana, zināšanas, lai vismaz savās ģimenēs nepieļautu šī ļaunuma ienākšanu. Un lai varbūt mēs kādreiz arī tādā sabiedriski politiskā līmenī varētu ar, tā teikt, sūdainu mietu visus šos kreisu liberālos demagogus iztriekt ārā no mūsu zemes, lai viņi nebendē šeit gaisu un lai
nenogalina cilvēkus, tajā skaitā nedzimušus. Ar to es gribu teikt paldies par uzmanību. Jā, paldies, ka klausījāties. Līdz nākošajai reizei.